psalmu mēs esam lasījuši vairākas reizes, bet kāds redzēts arī šoreiz viņu pieminēt, un varbūt izlasam par psalms numur 17. Dāvida lūkšana. Kungs, ņem vērā taisnību, klausies uz manu brēkšanu, griez savas ausis uz manu lūkšanu, kas nenāk no viltīgām lūpām. No tava vaiga, lai nāk mana tiesa, tavas acis skatās uz to, kas ir taisnība. Tu pārbaudi manu sirdi, tu piemeklē to naktīs, tu mani esi kausējis un nekā neatradis. Es esmu apņēmies, ka manai mutē nebūs pārkāpt. Pēc cilvēku darbiem es sargos caur tavas mutes vārdu no pārkāpēju pēdām. Uzturi manu gājienu uz taviem ceļiem, ka mani soļi nešaubās. Es tevi piesaucu, jo tu mani paklausi. Ak, Dievs, griez savu ausi pie manis, klausi manu valodu. Parādi brīnišķīgi savu žēlstību, tu, kas glābi no pretiniekiem tos, kas tvērās pie tavas labās rokas. Pasargi mani kā atsraugu acī, apslēp mani savu spārnu pavēnī no bezdievīgo vaiga, kas mani posta, no maniem nikniem ienaidniekiem, kas ap mani apmetās. Savu cieto sirdi tie aizslēguši, ar savu muti tie runā lepni. Tie nu visapkārt ap mums mūsu ceļos, ar savām acīm tie glūni mūs gāz pie zemes. Viņa ģīmis ir kā lauva, kas tīkos aplosīt, un kā jauns lauva, kas sēž paslēpies. Celies, kungs, steidzies viņam pretī, nogāz viņu, izglāb ar savu zobenu man dvēseli no bezdievīgām. No tiem ļaudīm ar savu roku, kungs, no šās pasaules ļaudīm. Kam sava tiesa ir šai dzīvībā, kam vēderu tu pildi ar savu mantu, kam dēlu pa pilnam un kas savu mantu atstāja saviem bērniem. Bet es skatīšos tavu vaigu iekš taisnības, uzmodies, mielošos no tava ģīmja. Jā, bet es jaunākā versijā ir, bet es skatīšu tavu vaigu taisnībā, es būšu apmierināts, kad uzmodīšos tavā līdzībā. Tā ļoti veci, tā iepriekš versija, kas mums te ir. Nu, lūk, slādi Dievam par to, tātad tā, ejot cauri šim te tāda, apskatot viņu šo psalmu, tas atkal ir cīņa, arī ticības cīņa, faktiski, ja kā arī mēs lasījām 7. psalmu iepriekš. Arī tā ticības cīņas sadaļa, ja tā ir Dieva bērniem neiet viegli pa dzīvi, tad ir tāds grūtības, ja ir pretinieki, ir nesaprašanas un šaubas un žādas lietas, un vienīgais, kas ir mūsu glābiņš, ir tas kungs un viņa vārds, ko viņš mums sniedz. Un stiprums ir, kas nāk no tā kunga. Tad viņš mums dāvina spēju ticēt viņam, dāvina iet šo ceļu. Ja, tas gribēju pievērst uzmanību. 5. Smēķis uztur man gājienu uz taviem ceļiem, ka man soļi nešaubās. Uztur man gājienu uz taviem ceļiem. Tad mūsu dzīve ir kā tāds svētceļojums, ja? Un kurā mēs ejam sekojot tam kungam, kā tas kungs Jēzus mūs aicina. Tad, lai mēs viņam sakot, mums uz viņu ir jālūkojās. Ja? Mums jāsaprot, kur ir viņš un jāsako viņam pakaļ. Un viņš arī saka saviem mācekļiem, sako man, ko mēs arī pārdinājām attiecībā tas bija tas Marks 10. Ja? Un tas ceļš ir tā dzīve ar Dievu no atgriešanās brīža, kad viņš mums jāaicina savā valstībā, ka mēs slēdzam viņu derību caur kristību un viņš mums sveic ar savu žēlstību, savu garu dāvinu un savu vārdu mums sāk atvērt un vest mūs faktiski. Un tas ceļš, kurš aiziet līdz otram galam, kā psalma beigās, tad ir es uzmodīšos. Kā tie visi ļaunie, kas mēģina uzbrukt Dievu bērniem, ja? Arī šajā gadījumā par Dāvidu iet runa, ja? Un ļoti jau iespējams tas ir par Kristu pravietisks psalms.
un par viņa ceļiem, bet arī par mūsējiem. Es skatīšu tev vajag taisnībā, es būšu apmierināts, kad uzmodīšos tavā līdzībā. Tad uzmošanās no mirušajiem, tas uzmošanās dzīvībā no mirušajiem. Tas ir visi tas mērķis un piepildījums, uz ko arī par ko Jēzus Kristus ir miris pie krusta, samaksājot mūsu grēkiem savām asinīm. Ja? Tas nav tikai, lai mēs atgrieztos tādā labsajūtā un justos labi un dzīvot un baudīt dzīvi ar pilnu krūti, tā kā sakāt. Ja? Tas ir ļoti maza sadaļa no tā, un tāda arī mēdz būt, bet nevienmēr. Daudziem arī vēsturē ir bijis tāda, kad viņiem par atgriešanos ir jāsamaksā dzīvību. Tas arī šodien ir mūsu laikos, arī islāma tajās valstīs kaut kādās, kur tā kārtība ir kaut kāda šariata likuma par atgriešanos, vēl neko, bet ja cilvēks slēdz derību kristībā, tad viņam ir nāves spriedums ar to pašiem. Un viņam iespējams, ka jāmirst ir tuvākā laikā, jau pēc tam, ka viņš ir slēdz derību Dievu. Un tas ir bijis arī kādreiz tā. Nav vienmēr garantēta labsajūta šajā dzīvē, bet ir mēģis augšām celšanās dzīvībā. Ja? Tas brīnišķīgais ceļš, uz kuriem mēs ejam. Un tas iet cauri šai ticībai, kurā arī šajā psalmā iet runa, kad lai kāds būtu šis pretuzbrukums, kāds viņš būtu, ja, patvērums iet pie tā kunga. Es tev piesaucu, jo tu mani paklausi, ka Dievs griez savu ausi pie manis. Ticība, ja, ticība paļāvībā uz Dievu, uz kungu, uz to, kas ir mūsu tas derības garants, var teikt, tā ir derības piepildījums, ar ko tā derība arī slēgt, jaunā derība, runāt par jaunu derību. Lūk. Gribēju arī, ka mēs šajā sakarā izlasām vienu no brīnišķīgākajām vietām svētos rakstos. Viss daudz brīnišķīgs, bet viena no vairāk uzrunājušām 1. Pētera vēstule, 1. nodaļa. Tās nodaļas, kā mēs zinām, ir piedzīvotas vēlāk klāt, viņas nav oriģināli tādas, bet turbūt mēs varētu izlasīt sākumā no 1 līdz 8. Pēteris, tā kunga Jēzus Kristus apostols tiem izredzētiem svešiniekiem, kas mīt pa Pontu, Galatiju, Kapadoķiju, Āziju un Bitīniju, kas izredzētu pēc Dieva tā tēva paredzēšanas, iekšā gara svētu darīšanas, uz paklausīšanu un uz apslapstīšanu ar Jēzus Kristus asinību, žēlastību un miers, lai pie jums vairojas. Slavēts, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas pēc savas lielās apžēlošanas būs atdzemdinājis uz dzīvu cerību caur Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, uz neiznīcīgu un neapgānītu un nesavīstamu mantību, kas to paturētu debesīs priekš jums, kas iekš Dieva spēka to pat glabāti caur ticību uz pestīšanu, kas ir gatava parādīties pēdīgā laikā. Par to jūs priecājaties mazu brīdi tagad, ja vajag, noskumdināti dažādās kārdināšanās, lai jūsu pārbaudītā ticība to patrastu dārgāka nekā zelts, kas iznīkst un ugunī kļūst pārbaudīts, par slavu un godu un teikšanu, kad Jēzus Kristus taps redzams. To neredzējuši jūs mīlat, un jebšu tagad viņu neredzat, tomēr ticēdami uz viņu priecājieties ar neizsakām un godības pilnu prieku, panākdami savas ticības galamērķi, dvēseļu pestīšanu. Slavēsim. Lūk, tātad šeit ļoti skaidri parāda to, kad mēs ejam uz kurien, uz dvēseļu glābšanu. Tātad šeit ticības galamērķis, dvēseļas pestīšana, jeb glābšana. Tas iet runa tieši par to pašu vietu, par augšām celšanos, par Jēzus Kristus atnākšanu un augšām celšanos, kas ir viens notikums. Ja? Un augšām celšanos no mirušajiem dzīvībā. Ja? Tas piepildījums ir, un tas ir ceļš, kas tiek iets, ja panākdami ticības galamērķi ar mūsu ticības dzīve, ticot viņam, to, ko mēs neredzam. Ja? To neredzējuši jūs mīlat. Ja?
jeb tagad viņu neredzat, tomēr ticēdami uz viņu priecājieties ar neizsakām godības pilnu prieku. Un šādā veidā dzīvojot, panākdami ticības gala mērķi. Tad ticība iet uz priekšu līdz mērķim. Ja? Viņi varbūt nonāk cīņā, nonāk šaubās, nonāk pārbaudījumos. Ja? Bet ticības pārbaudījumi mums ir par labu, tur rakstīts. Ko Dievs spēkā glabā savu ticību uz pestīšanu, kas ir gatava parādīties pēdējā laikā, pat ko jūs priecēties un maz brīdi tagad, ja vajag noskumbrināt kādināšanās, tad, ja vajag mūsu ticību pārbaudīt, ja, kā daudz cits vietas runā par tādos rakstos, tas ir nepieciešams, ja tajās vietās mums ir grūtības un ciešanas un varbūt ilgstoši viņas arī var būt. Bet tas iet uz kaut kādu mērķi, tas viss ir Dieva lielais plāns, kurā viņš vēlās tos, kurus viņš ir izredzējis, atpircis ar Jēzus Kristus asinīm, ievest dzīvībā. Ja? Tas ir ceļš, kurā savā ticība tiek pārbaudīta, kurā ticība pieaug. Mēs tagad varam ticēt vajadzētu tā būt. Mēs tagad varam ticēt un paļauties vairāk uz Dievu un uz viņa ceļu, uz viņa vadību, nekā tas bija sākumā. Sākumā mēs viņu ieraudzījām ar savu sirdi, ja? Un tas mums deva lielu stiprumu iet uz priekšu. Ja? Un tagad mēs pieaugot tajā, stabilizējamies, var teikt, ja kāds arī nebūtu. Ja, kad tā ticība ir tas piepildījums visam. Ja? Un tas ceļš iet savu ticību, no ticības uz ticību, ja, kā rakstīts ir Ebreju vēstulē. Šeit, bet ir interesants lietas arī pašā sākumā, 2. pantā, kas izredzēts, tad šie visi svētie, kas tur ir jāizkaisīt, kas izredzēti pēc Dieva tā tēva paredzēšanas. Izredzēti, viņš ir redzējis tevi, ja? Un viņš ir izredzējis no visa pārējā, ka tu vari to ceļu aiziet, ja? Ka tu esi tam izredzēts. Ja? Bet tas rādījums esmu dzīvs, ja? Un tad par to, cik maz vispār no tām potenciālām sēklām cilvēku ķermenī nokļūst līdz cilvēku aizmetnim un dzīvībai. Ja? Viens no cik tur bija 100,000, cik miljoni. Ja? Tā jau ir izredzētība, ka mēs piedzimstam. Tā ir milzīga izredzētība. Un uzreiz iedomājos, ka es klausījos tā tekstu, cik ļoti mēs esam izredzēti, ka mēs esam uzaicināti Dieva valstībā. Tas ir tā kā vēlreiz tā sēkla nākošā reizē iesēta, ja, un tevī viņi varēs augt. Tevī viņi spēs izdzīvot tas Dieva vārds, ko tu esi saņēmis. Tu esi ekstrēmi izredzēts, ja tas Dieva vārds tevī ir nokļūs un sāk augt. Ja? Jo tas kungs to ir paredzējis, viņš ir redzējis tevī to potenciālu, un ka viņš varēs tas vārds tevī strādāt, darīt tevi svētu, ja? Ar paklausīšanu Dievam, ja? Un uz aplacīšanu Jēzus Kristus asinīm. Ja? Tas, kas mūs atpērk no mūsu grēkiem, kas atpērk mūs no šīs pasaules, kurās mēs arī, pateicoties, kurām arī mēs varam būt derībā ar Dievu un piederēt tam kungam, jo viņš ir par mums samaksājis. Ja? Viņš ir izdarījis pirkumu par mums, ja tā varētu teikt, ja? Pārnestā nozīmē, protams. Viņš ir atpircis mums un vēstulē korintiešiem, 1. Korintiešiem 6. nodaļā, citā sakarā par miesu šķīstību ir runa, bet tur tas teksts, ko piemina Pāvils, vai jūs neziniet, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, ko jūs no Dieva esat dabūjuši, un jūs nepiedarat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad pagodiniet Dievu savā miesā un garā, kas pieder Dievam. Jūs nepiedarat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti. Tā kā tas sadalīs tas teikums vidū puši kāds blēdis, kā pārdalījis kaut ko ar teikumu. Bet tad rakstīts, jūs nepiedarat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti. Mēs esam atpirkti ar Jēzus asinīm, lai mēs varētu būt to izredzēto vidū un aiziet līdz galam. Un viņš ir redzējis, ka tu vari to izdarīt, un mēs varam to izdarīt. Ja? Bet, lai mēs to darītu, mums jāpieliek visa sava vēlēšanās, visa sava griba. Ja? Tad godiniet Dievu savā miesā un garā, kas pieder Dievam. Ja? Mēs esam viņa cilvēki, aicināti būt ar viņu mūžīgi kopā. Un tās saka, caur Jēzu evaņģēlijā, neviens nevar izraut mūs no viņa rokas, kā vien mēs paši, ja mēs esam pavirši vai nolaidīgi, ja necīnamies, ja neejam tā, kā tas kungs mūs vada, ja mēs viņam nesakojam. Ja?
Mūsu šis uzdevums ir darīt savu daļu. Viņš ir padarījis savu daļu, viņš ir mūsu izredzējis. Viņš ir izredzēšana notikusi. Atpirkums par mums ir paveikts. Ja? Mūžīgās dzīvības dzīvokļi tiek gatavoti mums. Ja? Un tas kungs nāk pakaļ savai draudzei. Un mums ir jādara savu lietu. Ja? Mums ir jāsako. Viņš mūs aicina, lai mēs viņam sakojam. Tagad viņa vārdam, viņa garam un viņa dzīvībai tagad. Dzīvības ceļam. Un mums tas ir jādara. Mums ir jāpieliek visas savas pūles un viss, kas mēs esam. Viņš samaksāja visu savu dzīvību par mums, Dieva dēls nākot šeit uz zemes. Un mūsu daļa ir arī pielikt visu sevi, lai aizietu. Un ne tikai lai aizietu, bet lai palīdzētu citiem to izdarīt. Lai būtu par svētību saviem tuvākiem, saviem brāļiem, māsām. Ja? Un arī tuvākiem cilvēkiem apkārt. Tas ir Dieva pavēle tāda. Ja? Tad mēs ejam nevis viens, bet mēs ejam kopā. Nākošā lieta, kad arī tālāk ir izlasīt. Nu, lūk, un tā viena no šīm lietām ir, ka viņš ir kungs, 3. pants, slavēts, lai mūsu kunga Jēzus Kristus, Dievs un Tēvs. Mūsu kungs ir Jēzus Kristus. Tas ir tas, caur kuru mēs ticam. Kad, ja mūsu kungs un Dievs ir Jēzus Kristus, tad ticot uz viņu, mēs varam šo ceļu iet, un šī ticība ir uz kungu, Dievu, Jēzus Kristu. Un tas ir šī ticība, nevis kaut kāda ticība, bet šī ticība, ja, viņš ir mūsu kungs, un viņa vārds ir īsts un patiess, un viņa apsolījumi nevainīgi. Ja. Tas ir tas, kas mūs tad ved, ja, šī ticības sadaļa. Lūk, arī tālāk tad varās viņš mūs atzemdinājis, Dievs tās, kas savas lielās apžēlošanās mūs atzemdinājis uz dzīvu cerību, caur augšām celšanos, Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Kas šeit par cerību? Cerība ir pavisam skaidra, kā viņš augšām cēlās, tā mēs augšām celsimies. Tā ir tā cerība. Tā ir piedzimšana no augšienes, var teikt, ja, ka mums ir cerība uz augšām celšanos no mirušajiem. Un man liekas, tas ir diezgan svarīgi to saprast. Es tā skatos šajā, kad tā tradicionāli arī ļoti lieliem un brīnišķīgiem sludinātājiem, ja, ir tā doma, ka jā, mēs tad, kā mēs nomīstam, mēs ejam uz debesīm. Dieva vārds to nesaka. Dieva vārds saka, ka mēs mostamies no mirušajiem. Ja, tas ir tāda realitāte tam notikumam, ja, kas notiek. Jā, mēs aizmiegam tur, kā Jēzus to saka, par aizmigšanu, par lācēt, par daudziem citiem. Ja, tas vienā brīdī viņš saka, ejiet uz debesīm. Ja. Un kad ir augšām celšanās dzīvībā. Tāpat kā Jēzus neaizgāja uz debesīm, ka viņš nomira, viņš bija 3 dienas kapā, ja viņš bija aizmidzis, ja viņš bija sludināts tajā uzgaidāmā telpā, kur tas ir bijis, nezinu, tiem, kas iepriekš miruši. Mēs tās lietas nezinām skaidri, mēs esam minēti viņus vairāk vai mazāk, bet šeit iet runa, tas ir Jēzus to māca par augšām celšanos no mirušajiem. Lūk, tas ir tas piepildījums, kad mēs ticam, un šī ticība ir saistīta ar piedzimšanu no augšienes, pat atzemdināšanu uz dzīvu cerību. Ja? Tad mēs to varam ieraudzīt, ka tas tā ir, ka priekšā ir dzīvības ceļš, ko Jēzus Kristus ir par mums samaksājis. Lūk, tad mūsu pārbaudītā ticība, kas vēl patras dārgāk nekā zelts, un kas ugunī kļūst pārbaudīts. Tātad arī ticība ugunīgi to pārbaudīta. Lai tā ticība izrādītos teicam, slavējam un godājam, kad Jēzus Kristus apsedzams. Jēzus Kristus apsedzams. Tad ticībai jāaiziet cauri pārbaudījumiem, lai viņi būtu tāda kā zelts. Tik skaidri, tīra un uzticīga tam kungam. Ja? Tāds ceļš, kas ejams. Tad arī ir šis piepildījums pilnīgais, ja, kad viņš nāk un mūs aicina. Protams, kad mēs saprotam, kad bez viņa žēlastības tāpatās mēs nebūsim aizsnieguši to zelta ticību, kāds varbūt bija Jēzum, ja, ja varbūt Ābrahamam, es nezinu, ja. Bet tā ir viņa žēlastība, kas mūs
mūsu trūkumu papildinās, kā mēs to ceram. Ja mēs no sirds būsim sakoši un cīnījušies ar mūsu trūkumu ticībā, viņš ir mūsu labos darbos, par ko ir tiec runa, viņš papildina ar tiem, kurus viņš ir iemīlējis, kas viņam sako, kas cenšas un cer. Varbūt nolasīt Ebreju vēstulē par ticību to lietiņu. Tātad tas būs no 10. nodaļas 34, tālāk 11. Tad tās nodaļas atkal ir kāds pārgriezes gudrinieks ir pa vidu. Nevarētu saprast, kas rakstīts. Tā mums 4 reizēm. No 10. nodaļas 34 uz priekšu. Uz 11. nodaļu. Jo jūs esat cietuši līdz ar manām saitēm un ar prieku panesuši savas mantas laupīšanu, zinādami, ka jums iekš sev pašiem ir labāka un paliek manta debesīs. Tāpēc neatmetiet savu sirds drošību, jo tai ir liela alga. Bet paciešanās jums vajag, lai jūs Dieva prātu darījuši iemantojiet to apsolīto svētību. Jo vēl ir mazs brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet taisnais no ticības dzīvos, un ja kas atkāpjas pie tā manai dvēselē, nav labs prāts. Bet mēs neesam no tiem, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic uz dvēseles izglābšanu. Bet ticība ir paļaušanās uz lietām, kas cerējamas, un pārliecināšanās par lietām, kas neredzamas. Jo caur to tie vecie liecību ir dabūjuši. Caur ticību mēs noprotam, ka pasaulē ir radīta caur Dievu vārdu, tā kā tās redzamās lietas nav cēlušās no neredzamām. Caur ticību Ābels Dievam lielāku upuru ir pienesis nekā Kains. Caur to viņš liecību ir dabūjis, ka viņš ir taisns, ka Dievs par viņa dāvanām liecināja, un caur to viņš vēl runā iepša miris. Caur ticību Ēnoks ir aizņemts tā, ka nāvi neredzēja, un viņš netapa atrasts, tāpēc, ka Dievs viņu bija aizņēmis. Jo pirms tam viņš tapa aizņemts, viņš liecību ir dabūjis, ka viņš Dievam ir paticis. Bet bez ticības nevar Dievam patikt, jo kas pie Dieva nāk, tam būs ticēt, ka viņš ir un ka būs atmaksātais tiem, kas viņu meklē. Caur ticību Noā no Dieva par to pamācīts, kas nebija redzams, Dievu bīdamies to šķirstu ir uzcirtis savam namam par izglābšanu. Caur to viņš pasauli ir notiesājis un iemantojis to taisnību, kas nāk caur ticību. Slavies, un tā ir paļāvība uz Dievu, ja? Paļāvība uz Dievu, uz viņu vārdu, uz viņu realitāti, uz Jēzu Kristu mūsu devībā, ja? Mūsu vietā, kad mēs esam. Noā, savīties caur ticību, Noā no Dieva par to pamācīts, kas nebija redzams. Dievs pamācīja par lietām, kas nav redzams, ja? Un bez tam par lietām, kas nekad nav notikušas, jo lietus nebija lījis līdz tam. Ja? Un pasaule bija savādāk sabūvēta. Ja? Bija ūdens, bija zem zemes un augšā kaut kāds ūdens slānis, kas tur bija. Un nekādas tādas lietas nebija bijušas, par kur Dievs teica, ka būs plūdi. Un lietas nebija lījis. Un Dievs teica, kas būs, un lai viņš sagatavo glābšanās ceļu. Un viņš uzticējās tam, ka Dievs saka pareizi, lai viņš varētu tikt izglābts, viņš darīja to lielo darbu, ko viņš darīja 100 gadus. Nesoties uz to, kad viņam nāca cilvēki apkārt un teica, ko tu dari, muļķi destāts, ja? Mēs, protams, improvizēja, ja? Bet viņš stāvēja tam visam pretī. Es domāju, paši tuvākie cilvēki. Es domāju, ka viņš maksāja milzīgu naudu par to, lai tas varētu notikt. Vai nezinu, vai tur bija nauda tajā reizē, bet lai tur droši vien, ka viņš viens pats ar cirvi neuzcirta, ka tur vēl kāds bija, kas viņam palīdzēja strādāt. Viņš varbūt nē. Un jā, tas bija milzīgs daikts, tas kuģis. Ja? Un lūk, un šajā ticībā pastāvot un pieaugot, un nekas nenotiek, un Dievs saka, ej iekšā tagad. Ja? Un viņš iet iekšā un notiek. Ja?
paļāvību uz Dievu, ka Dieva vārds ir patiesa, ja, uz viņa realitāti, jo Dievs bija tieši tādā pašā pozīcijā, varbūt ne tieši, bet pa lielam, ja, kā šodien. Ja, visa pasaule ir atkritus, ja, Dievs kaut kur tālu, un daži kaut kur viņu piesauc viņu vārdu, kaut kur pa vidu. Ja. Un tieši tā pats situācija, un ko mēs darām savā pozīcijā, kurā mēs esam. Ja. Kāda ir mūsu uzticība Dievam, vai tas, ko viņš saka un brīdina, būs tiesas diena, ja. Glābies, ej to ceļu, kas ir jāiet, ko es tev mācu. Iet, jā, tieši tāpatās arī ir šeit. Un šeit visi tie pieminētie ir caur ticību, caur paļāvību uz to kungu. Ja? Un ticība ir patikusi, Enoha ticība ir patikusi Dievam. Ja? Nu, lūk, tad šis kopīgais vārds, bez ticības nevar Dievam patikt. Ja? Enohs ir paticis Dievam ticības dēļ. Bez ticības Dievam nevar patikt, jo kas pie Dieva nāk, tam būs ticēt, ka viņš ir. Viņš būs atmaksātājs tiem, kas viņu meklē. Faktiski sekoja. Dievu meklēšana ir sekošana Dievam. Mēs patstāvīgi esam tajā, ka mums ir jāmeklē Dievs. Mēs atkal noklīstam savām miesas prātiem un pārējām lietām pasauli apkārt. Mēs nespējam viņu paturēt visu laiku. Viņš arī mūs gaida, ka mēs viņu meklēsim. Ja? Mēs meklēsim gan viņu lūkšanās, gan viņu tuvumu ticībā, meklēsim, kur viņš ir. Jo mēs zinām, ka mēs esam viņa tuvumā un viņa valstības tuvumā visu laiku, ja, ka mēs piederam šai valstībai, mēs piederam viņām pašām. Kā tad mēs var būt, ka mēs nespējam uz viņu runāt, ja, ja nespējam saprast, ko viņš runā uz mums. Mēs to varam saprast, bet tur vajadzīga mūsu ticība, kad mēs pieliekam savu ticību un visas šaubas, visas uzbrucējas varam atsist, ja kaut kādā veidā noraidīt, ja cīnīties par to. Un meklēt gan viņu vārdu, gan to ceļu, kas mums tagad ir darāms. Bet tad jāpārēj personiskais slinkums, kā es to pie sevis novēroju, priekš citiem. Ja? Es tik nezinu, ko darīt, bet man grūti ir piespiest sevi, pazemoties un meklēt to kungu, kamēr man tā ticība un miers ierodās par to jautājumu, kas man ir. Ja? Kādreiz tas varbūt ilgāku laiku, kādreiz es tās atzīt to, ko es iepriekš neesmu darījis pareizi, ja? Jo, ko es tagad nedaru pareizi. Vai kāds arī būtu. Bet tas ir tā lieta, kas mums ir jādara. Tad meklē viņu, un viņš atbild tam, kas viņu meklē. Ja? Un tas ir ticība viņa realitātei, ja? Ka viņš ir. Un nevis kaut ko tālu, tad jāsūt mums gaisa bučus kaut kur pavisam pa gaisiem. Un uz tāliem kaut kādiem andromēdas miglājiem kaut kur, kas kamēr kāds eņģels vēl aiznesīs. Ja? Un kad var zināt, ka atnāks kā bija Padomu Savienības laikā, kad rakstīja vēstuli uz Ameriku, ja, tad aizsūta un nezinu, kad būs 3 līdz 6 mēneši, kad būs atbildi. Kamēr viņi izstaigās visas cenzūras, pagrabas un somas. Nu, lūk, un tad Dieva realitātes tuvums, ja, kas viņš ir. Un pār par visu tam, kas mēs esam, ja. Un mēs esam viņa ļaudis, ko viņš ir atpircis, ja. Mēs viņam piederam. Un tas radikāli izmaina visu notikumu, mūsu piederību viņam. Kad mēs piederam viņam, tad mums ir pienākums pret viņu, un viņš dara savu darbu priekš mums, viņš gādā par mums. Un kaut ko viņš gādā, lai mēs aizietu līdz mūžīgai dzīvībai. Tas ir galvenā gādniecība, ja? Un ne tikai. Viņš gādā arī par to, lai mēs varētu dzīvot šeit un iziet to ceļu, ja mums būtu ko ēst un ko apģērbties. Mēs varam atšķirt atkal Kalnas prediķi, kur tas rakstīts ir ļoti skaidri. Ja, jo viss pēc tā, tāpēc mums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, ko dzēsim. To viss pēc tā pagāndzinās, jo jūs debes tā zina, ka jums viss tā vajag. Un tagad. Bet vispirms dzenīties pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad jums viss šīs lietas būs piemestas. Tātad atkal tas pats iekšā. Dzīties pēc Dieva valstības nozīmē ko? Tā ir ticība. Kas ticībā tiek meklēts šis saskars punkts, jā, Dieva ar viņu valstību, kurai mēs piederam. Tāpēc mums ir ne tikai tiesības, bet ir iespēja būt šīs valstības daļa un būt viņu tuvumā, viņu atrast. Jā, un ir tik daudz māņu šajos dienās, kuras mūs stāsta visu kaut ko, kāda ir Dieva valstība, kas ir Dievs, kas ir svētais gars. Ļoti daudz, kur ved mūs projām no tā, kas patiešām ir Dieva valstība, kas patiešām ir svētais gars. Es domāju, ka viena no lielajiem māņiem, kas šajā laikā ir tieši šis jautājums, kas ir Dieva valstība un kas ir svētais gars. Un kas tad viņš ir?
Un atkal, man liekas, ir vietā citēt Mateja 7 tālāk. Ieiet caur šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. Un daudz ir tiem, kas ar tiem ieiet. Vārti ir šauri un ceļš ir šaurs, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Bet sargieties no viltīgiem praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs. Tātad, kas izskatās pēc avīm. Tātad, tas brīdinājums pēdējiem laikiem, kad ir viegli iet platu ceļu, kur šī pasaules brīnišķīgie pilsoņi, avis, ja vilka avju drēbēs, ja, mūs labprāt rad. Mēs visi varam iet bez piespiešanās, vienkārši laisties tajā upītē, ja. Bet Dieva vārds mums brīdina, ka tas var nebūt īstā upīte pēkšņi. Mēs nezinām, vai tas tā nenozīmē, ka visas lielās upes ir māņi, ja par to neiet. Jo tāpat tās ir bijis Veslīs un Spērģens un citi. Vai Fetlets, kuri staigājuši daudz cilvēku viņiem pakaļ, bet viņi rādījuši dzīvības ceļu. Bet nav bijuši daudz vēsturē tādiem. Vismaz man tā šķiet. Nu, lūk. Un tad ir šis jautājums vienmēr mums, kas tad ir šis ceļš, pa kuriem mēs ejam. Šis sekošanas ceļš ir vienmēr caur ticību. Tas ir ticības ceļš, kurā mēs ticam, ka mēs esam viņa pilsoņi, un ja mēs no sirds meklējam šo ceļu un viņu pašu viņu valstību, viņš mums parādīs, viņš mums atbildēs tādā veidā, kā viņš to vēlās, lai mēs to pieņemtu. Bet mums ir jābūt uzmanīgiem, jo kā mēs tajā psalmā jau lasījām, 17. psalmā ir daudz ienaidnieku, kas cenšas mums pārdot uz otru pusi. Tātad ticība un arī tas, ka tā ebreju vēstulē mēs lasījām sākumā. Pēc tam nodaļā. Bet taisnais no ticības dzīvos, ja kāds atkāpjas, pie tā manai dvēselē nav labs prāts. Bet neesam no tiem, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic uz dvēseles izglābšanu. Pilnīgi tas, ko raksta Pēters, ja? Tieši tas pats. Es stingri ticu, un arī vēsture to saka, gan kas apšāba to, ka ebreju vēstule rakstīts ir Pāvils, ja? Mēs ņemam King James versiju, tur rakstīts ir Pāvila vēstule ebrejiem, ja. Tad, lai kas tad būtu, bet taisnais no ticības dzīvos, ja kāds atkāpjas, pie tā manai dvēseli nav labs prāts. Bet mēs neesam no tiem, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic uz dvēseles glābšanu. Kas tic uz dvēseles glābšanu. Mūsu ticības galamērķis ir dvēseles pestīšana. Pilnīgi tie paši vārdi, ja. Ticības paļāvības ceļš, kurā mēs cīnāmies par to ticību, kad mēs esam, pirmkārt, tas sākās no tā, ka viņš ir mūs atpicis, un mēs viņu slēguši derību, un mēs esam viņa pilsoņi, ja? Mēs esam derībā ar viņu, mēs piedaram viņam, viņš mūs ir atpicis, mēs sev nepiedaram, mēs piedaram viņam. Un šī paļāvība un ticība, ka viņš ir mūsu meistars, ja? Dod mums stiprumu, dzīties pēc tā, iet pēc tā mērķa, ka viņš noteikti mums atbildēs uz to, ja? Uz mūsu šo te viņu meklēšanu, ja? Un sakošanu viņam vēlēšanās. Tas ir tas arī, kas notiek. Ja? Un viņš mūs noteikti aizdīs līdz galam, ja mēs no sirds tam centīsimies. Jā, mums iet visādi kādreiz klipam, bet mēs ceļamies atkal augšā. Un pateicoties viņa krusta asinīm, varam saņemt atkal dziedināšanu no saviem pārkāpumiem, ja vien no sirds mēs tos no tiem gribam atkāpties. Ja? Nu, lūk. Tad mēs varētu nolasīt varbūt tā tālāko to daļu no tajā pašā Pētera vēstulē. Pirmā nodaļa no 13. lasīt uz priekšu uz nodaļas beigām. Tāpēc apjauziet savas sirds gurnus un skaidrā prātā ceriet pilnīgi uz to žēlastību, kas jums taps apnesta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni neturaties pēc tam iekārošanām, kurām jūs līdz šim savā nezināšanā klausījāt. Bet kā jūsu aicinātājs ir svēts, tāpat arī jūs topat svēti visā dzīvošanā. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un ja jūs to kā tēvu piesauciet, kas cilvēku vaigu neuzlūkodams tiesā pēc ikviena darba,
tad dzīvojiet iekš bijāšanas šī laikā, kamēr šeitan mītat, zinādami, ka jūs neesat atpirkti ar iznīcīgu mantu, ar sudrabu vai zeltu no savas nelietīgās dzīvošanas pēc tēva ieraduma, bet ar Kristus tā nenoziedzīga un neapgānīta jēra dārgām asinīm. Tas pa priekš paredzēts priekš pasaules radīšanas un redzams tapis šinīs pēdīgos laikos jūsu labad, ka caur viņu ticat uz Dievu, kas to ir uzmodinājis no miroņiem un tam godību devis, tā ka jūsu ticība arī ir cerība uz Dievu. Un savas dvēseles šķīstījuši tai patiesībai, paklausot caur to garu uz neviltīgu brāļu mīlestību, mīliet savā starpā no šķīstas sirds un bez mitēšanās. Jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas caur to dzīvo un mūžīgi paliekamo Dievu vārdu. Jo visa miesa ir kā zāle un visa cilvēka godība kā zāles puķa. Zāle ir savītusi un viņas puķa nokritusi. Bet tā kunga vārds paliek mūžīgi, bet šis ir tas vārds, kas jūsu starpā ir pasludināts. Slavu. Jā, nu lūk, tātad tāpēc apjoziet savas sirds gudnas un skaidrā prātā, ceriet pilnīgi uz žēlastību, kas jums taps atnesta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Tātad ceriet pilnīgi uz žēlastību. Tātad mēs nevaram to nopelnīt, ja, ka mēs būtu aizsnieguši. Mēs esam tā kā Jēzus un tagad esam darīgi. Tas mums var neizdoties. Ja. Mēs esam aicināti, lai mēs izdotos to. Mums ir jāpieliek tam pūles. Ja. Mums ir jākļūst tam pat dzīves mērķi šai glābšanai, uz kuru mēs paši ejam, ja, un uz kuru mēs aicinām citus, un tā mēs to darīt, mums ir jādzīvo tajā valstībā vairāk, ja, mums jābūt tajā pozīcijā, ka mēs domājam no šīs valstības perspektīvas, ja, no Dieva valstības, no Dieva realitātes, ja, no tās, kas tiešām ir, nevis kas nav, bet kas ir. Un, ja, ko mēs iztēlamies, to, ko mēs iztēlamies, bet to, kas ir. Mēs nevaram iztēloties to, kas ir līdz galam. Ja mēs varam tikai ticēt tam, kas ir dievišķā patiesība un dievišķā realitāte. Nu, un tā žēlastība mums tāpatās ir vajadzīga, jebkurā gadījumā. Mēs skaidrā prātā ceram uz to žēlastību, kas mums atnesta būs, kad Jēzus Kristus parādīsies, kā paklausīgi bērni. Ja? Tad paklausīgi bērni. Tā šī, arī, ko mēs tajā lasījām, tad Marks 10 tas bija, ja? 10, ja? Jā. Kā bērniņi. Neviens nevar ieiet debesu valstībā, viņš nav kā bērns, bet nevis, ka viņš būtu glupšs un mazs, ja? Bet tādēļ, ka viņš ir paklausīgs un uzticīgs. Tā ir tā mūsdienās liekas, kā bērns paklausīgs, vispār tas nav tā kā asociatīvas lietas, bet reāli tā ir tā dievišķā lieta, kad bērns, lai viņš izdzīvotu, viņam ir jāpaklausa vecākiem, jo tagad tas ir tā vecāka autoritāte ir atņemta, ja? Vecākiem nav autoritātes par bērnu, un viņi tiek nostiprināti tādā veidā, ka beigās bērnam ir autoritāte par vecākiem. Viņš var piezvanīt uz telefonu, un viņi izņems no tās ģimenes ārā un ieliks kādos geju ģimenē. Ja? Tas Latvijā vēl tā nav līdz galam. Bet daudz, kur tas ir. Ja? Viņam kaut kas nepatīk, viņš tā kā bija tādas fantastiskas grāmatiņas, bija tādas par kaut kādām, nu labi, nenās par to. Lietām, kad bija kaut kāda sabiedrība, tad kaut kāda, kad kāds varēja pie pogas nospiest podziņiem, jo nepatīk valdnieks, ja prezidents, ja pilsētas valdnieks, viņam tūlīt nospridzināja galvu. Ja? Tas fantastisks lietas tā bija. Bet es skatos, ka mēs tuvojamies mazliet tam, ja? Kaut kā vecāki vispār, bet tā dievišķā lieta, kad vecāki viss ir priekš bērnu, lai bērns izdzīvot, vecāki ir viss, ja? Un ja viņš neklausa bērns, tad viņš nevar izdzīvot. Visam tā kā vienkārši. Nu, lūk, tas ir šis dievišķā lieta. Ja mēs neklausām Dievam, mēs nevaram izdzīvot, jo viņš vienīgais. Mums var izdzest caur tiem džungļiem, ja? Visiem tiem mežoņiem, ja? un neredzamām lietām, neredzamām lamatām. Ja? Mums izvest cauri, tikai viņš to var izdarīt vienīgais. Un mūsu paļāvība uz viņu ir tā, kas var mums izvest cauri. Mēs redzam pāri, mēs skatāmies. Jā, ir briesmas visādas, un trakumi, un sāpes, un grūtības, bet viņš mūs varēs izvest cauri, un viņš mūs ved un izvedīs cauri.
viņš nostiprinies tajā, es esmu piederam viņam, un viņš ir mans karodonis, vai arī es esmu viņa. Ja, ja es saku, es esmu savs, un tas kungs man aicina, labi, tur, kur man patīk, tur es iešu, bet kur man nepatīk, man ir jāizvēlās, jo es jau esmu pats par sevi. Ja? Tad mēs noteikti nomaldīsimies. Mēs būsim tā bagātā jaunekļa pozīcijā. Līdz tam mēs visu darām, un man šajā lietā ne. Tas taču ir mans īpašums. Tas ir tik cilvēcīgi. Es domāju, lielākā daļa no mums atbildētu, kā tas bagātais jauneklis. Reāli. Bet mums tam jātiek pāri kaut kā. Ja? Viņš ir kungs par mūsu dzīvēm. Jo viņš mūs vēd pretī mūžīgai dzīvībai. Ja mēs visi sevi neusticam viņam, tad viņam var neizdoties mums izvest, ja mēs iesim uz citu pusi. Ja? Nevis tādēļ, ka viņam neizdotas, tas nav pareizi, bet kad mums neizdotas viņam sekot. Lūk, tad topiet svēt visā dzīvošanā, tad viņam nošķirt pirmkārt, ja? Un arī tīri savā dzīvē, cik vien mēs no sirds tā varam. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Ja jūs to tēvu piesauciet, kas cilvēku vaigu neuzlūkotams tiesā pēc ikviena darba. Dzīvojiet bijībā šajā laikā, kamēr jūs šeit mītat. Kā tad ir? Ticība ir darbi. Tāda muļķīga tāda diskusija, manuprāt, kas iet cauri vēsturē. To ļoti skaidri pasaka Jēkabs, ja? Un viss pārējais, par ko runā svētie raksti. Ticība un darbi ir neatšķiramas lietas. Jākab 2. Tu tici, ka ir vienīgs Dievs, tu dari labi. Vēlni arī dzen tic un dreb. Mēs varam būt tā kā vēlni, ja, kas ticam nedarām to, ko mēs kļūstam kā vēlniem. Saka Dievās. Bet vai tu gribi zināt, nelietīgais cilvēks, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Pavisam vienkārši. Ja? Ticība nozīmē, ka mēs to dzīvojam. Mēs dzīvojam ticību. Ticība kļūst dzīva, kad mēs viņu dzīvojam. Ja? Sekošana viņam ir nevis ka mums ir lielās smukā sapulces un smukā muzička un gaismiņas un varbūt dūmi pat vēl un tā. Jā, mēs lūdzam, mēs sekojam, mēs izējam ārā un sekojam paši sev, jeb kādam citam, kas mums apkārt, jeb kādam cilvēkiem, jeb līderim, kurš runā tik smuki, un viņš ir tik skaists un foršs, jeb kaut kas vēl savādāks, ja? Jeb skaista, piemēram, ja? Lūk, bet viņam, ko mēs darām reāli, ko mēs dzīvojam, kas ir tas, ko mēs dzīvojam, nevis ko mēs sajūsmā izrunājam, ja? Un tālāk Jākabs, vai mūsu tēvs Ābrahams nav taisnos no darbiem, savu dēlu Īzāku par upuri nesdams uz altāru, tad, tu redzi, ka ticība savu spēku ir bijusi pie viņa darbiem un ticība tapusi pilnīga caur darbiem. Ticība tapusi pilnīga caur darbiem. Tas vienkārši savādāk nevar būt. Tas ir tas ceļš, kā pieaug mūsu ticība. Ja mēs rīkojamies atbilstoši. Ticībai, ja paļāvībās Dievu. Palīdz mums, kungs. Un šeit ir tāds diezgan nopietna sakarība tam, ka tas ir vienkārši iet kopā un savādāk tur būt nevētā leitiņā. Tad atpakaļ pie Pētera. Tad pēc ikviena darba, tad darbi liecina par mūsu ticību. Tad mēs rīkojamies atbilstoši mūsu reālajai ticībai, nevis kā mēs runājam, bet ko mēs dzīvojam. Ja? Zinādam, ka jūs neesat atpirkt iznīcīgi mansūra vai zelta no savas nelietīgos dzīvošanas pēc tēdumu, bet ar Kristus nenozīdzīgā un neapganītā jēra dārgām asinīm. Ticība ir šajā vietā mums tiek darīta reāla, jo mēs esam atpirkti. Tas ir pamatticības, kur mēs paliekam. Kristus ir par mani un par tevi samaksājis. Ka tu vari būt brīvs no tām lietām, kuras bija kādreiz grēkā darīts, ja brīvs no vēlna, piederības vēlnam caur šiem grēkiem pamatā. Ir brīvs no vēlna un pieder Kristum. Šī piederība, mēs neesam pasaules pilsoņi, mēs esam Dieva valstības pilsoņi. Jā, tur ir kaut kāda dubulta
pilsonība, ja kā mēs teikt, bet tā ir valstiskas struktūras lieta, nevis garīga lieta. Ja? Mēs nepiedaram šīs pasaules garam un viņa lietām, viņa principiem nemaz mēs esam brīvi no tā, un tikai mēs paši varam sev nodot vedzībā, ka mēs pakļājamies un klanamies viņam, lai panāktu kaut kādas savas lietas, ja savu neticību aizstāvēt. Ja? Un tālāk, viņš iepriekš paredzēts pirms pasaules radīšanas un redzams taps pēdējos laikos jūsu labad. Mūsu labad. Viņš ir nācis šeit miesā, lai samaksātu par mums. Tā ir tāda lieta. Tas attiecas uz tevi, uz mani, personīgi, uz katru vienu atsevišķi, nevis uz visu pūlu. Tevis dēļ viņš ir nācis. Un cietis. Caur viņu jūs ticat uz Dievu. Šī ticība ir caur Kristu. Un caur to, kas ir viņš un kas esam mēs viņā. Mēs esam viņa cilvēki. Un šī ir tā ticības viens no pamata akmeņiem. Ja? Stūrakmenis, Jēzus. Un mūsu attiecības ar viņu, kas ir piederība viņam, jo viņš ir par mums samaksājis. Tā ir tā ticība, kas mūs tur un ved, ka mēs varam aiziet līdz galam. Mēs esam tur un ved pie viņa, kas mūs var aizvest. Viņš ir labais gans un neviens cits, ja? Tikai viņš vienīgais mūs var aizvest. Slavu Jēzum. Ticība caur viņu, jūs caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu uzmodinās no miroņiem, un tam godību devis, tā ka jūsu ticība ir arī cerība uz Dievu. Tātad augšām celšanās vēlreiz. Ja? Savas dvēseles šķīstījuši patiesībai paklausot caur garu uz neviltot brāļu mīlestību. Mīliet savā starpā no šķīstas sirds un bez mitēšanās. Tas ir noteikums mūžīgai dzīvībai. Reāli. Bet patiesībai paklausot caur garu, un šeit viņa ir vienkārši brīnišķīga lieta. Tas ir pants 22. Patiesībā ir paklausot savu garu. Šie te visi adaptētie cilvēki veidotie oriģināli pēdiņās, grieķu valodas jaunāties oriģināli, atmet vārdiņš šeit savu garu. Tur nav tāds vārdiņš. Kāpēc? Viņi ir atmesti. Tas ir jautājums. Viņiem ir bijuši superīgi kaut kāda vēsturiskās liecības, ir manipulācijas citiem vārdiem. Ja? Un te ir viena būtiska lieta. Kas ir svētais gars? Tas pats jautājums būtiskais, kas ir tik svarīgs šajās dienās. Kas ir svētais gars? Mums tas ir jāmeklē. Es vienkārši aicinu meklēt. Mums katram vienam. Saprast, kas ir svētais gars. Kur viņš ir mūsu dzīvē, kas viņš ir rakstos un kāds viņš ir mūsu dzīvē. Ja par viņu māca visādas brīnumus, vienkārši zils brīnumus. Un praksē te ir vispār kaut kāds murgs briežiem. Mēs esam, diemžēl, piedalījušies pie šiem murgiem. Ja? Jo mums liekas, ka gan jau tas ir pareizi, bet raksti to nesaka tā. Gars, svētais gars, pirmkārt, ir patiesības gars, kurš ir uzrakstījis, jeb devis cilvēkiem svētos rakstus. Un viņš ir tas, kas paskaidro svētos rakstus. Visus kopumā. Viņam ir viens autors, svētais gars. Tas ir nešķirams svētais gars no rakstu. Tāpēc. Lūk, un tāpēc, domāju, šeit tas ir atmests. Paklausību nošķirot, patiesību, varbūt arī paklausību, nošķirot no Dieva gara. Jo Dieva gars jau ir kaut kas tāds, ko mēs varam manipulēt, kas rada mums patikšanu. Svētais gars atklāja grēku. Tā rakstīts. Tā nav patikšana. Viņš arī mūs var iepriecināt, viņš ir mūsu mierinātājs, jā gan. Bet tas nav atšķirams no patiesības un no paklausības. Tātad kad tu esi sapratis patiesību un paklausību, ja, Dieva garam un Dieva vārdam,
tad tur ir neviltota brāļa mīlestība, kas ir sadaļa no šī ceļa, bet ir mūžīgai dzīvībai. Mīliet savā starpā no šķīstas sirds un bez mitēšanās. Bez mitēšanās. Jūs esat atzimuši no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, esat dzīvo un mūžīgi paliekamo Dieva vārdu. Tātad šī atzimšana ir caur garu, vai ne? Tas ir skaidrs pasaka Dieva vārds. Un arī caur vārdu. Tas ir viens un tas pats, tas ir kopā. Dzīvēs Dieva vārds un Dieva gars. Un visa miesa ir kā zāle un godība, zāles puķa, zāle savītos, puķa nokritus, bet tā kunga vārds paliek mūžīgi. Viņš ir patiess un īsts, un tā ir mūsu ticības sadaļa. Bez šīs ticības Dieva vārdam mēs nomaldamies, mūs nomaldina, un tas ir Dieva vārds, uz kuru mēs kopumā skatāmies, ja, ko Dievs māca mums caur savu vārdu. Mēs ejam pretī Dievam, balstoties uz viņu vārdu, un viņš nāk pie mums. Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Pazemojieties, tad viņš jūs paaugstinās. Mēs paaugstinām sevi, un tad viņš iedod mums pausīm kārtīgi. Ja mēs neaizējam, kur nākās, bet mēs pazemojamies viņu priekšā. Nu, lūk, tātad mūsu ticības gala mērķis dvēseli pestīšana. Un mūsu ticības pamats ir mūsu kungs Jēzus Kristus un viņa krustopos un mūsu piedarība viņam. Un tā visa piepildījums ir, un mērķis ir augšām celšanās no mirušajiem dzīvībā. Un tā mantība, ko tas kungs ir sagatavojis visiem svētiem. Mēs zinām, kas tā par mantību? Es īsti nezinu, kā par mantību. Ja Dievs saka, ka tas ir tik svarīgi un tas ir labākais, kas ir, tad kas mums atliek? Ar prieku gaidīt viņa atnākšanu un to mantību, ka viņš saka to visam cilvēkiem. Ar prieku. Tātad 8. pants. Vēlreiz. Ceturtais uz neiznīcīgu, neapgānītu, nesavīstamu mantību, kas to paturēt debesīs priekš jums, kas iekš Dieva spēku, to pēc labāt savu ticību uz pestīšanu. Gatavi parādīties pēdējā laikā savu ticību, viņš mūs uztur, ka mēs varam aiziet. Bet te ir vajadzīga mūsu ticība, lai viņš mūs uzturētu. Tā ir rakstīts šeit. Mums jāpieliek savas gribas spēki, savas centības, savas karavīra, Dieva karavīra drosmi arī tie pašā laikā. Ne? Kas pārvar, tie to iemantos. Atklāsmes dāmas saka daudzēm. Nu, tad Dieva spēks to pat glabāt savu ticību uz pestīšanu, uz šo glābšanu. Ja? Nesavīstam mantību, kas tiek paturēta debesīs, kas tiek gaidīta viņa valstībā, tātad debesu valstībā, priekš mums pataupīt. Un tātad vēl to neredzējuši ar Jēzu Kristu. Jēzu Kristu redzējuši, jūs mīlat, un jebš tagad viņu neredzat, tomēr ticēdam uz viņu. Priecājieties ar neizsakām un godības pilnu prieku, panākdam savas ticības gala mērķi dvēseli pestīšanu. Priecājamies ar neizsakām un godības pilnu prieku par to, kas būs, ko mēs vēl neredzam. Un mēs to sagaidīsim un piedzīvosim. Bet tas kungs mūs uztur un uzturēs. Slavu Jēzum! Tas kungs, lai mums pie tā palīdz būt stipriem un drosmīgiem un nepadoties pasaulē, jeb grūtību priekšā, kuras nāk mūsu ticības stiprināšanas dēļ. Tas varbūt arī garāks posms, vai visas dzīves posmā. Ja? Ņem savu krustu un sako man, tas krusts jānes bieži vien visu dzīvi. Ja? Nu, arī tā var būt. Visādas grūtības mūsos ir tad, bet mēs kopsumā ejam uz mērķi, un tas ir tikai tam dēļ, lai mūs aizvestu visam šim mērķim. Kungam ir nodoms pie mums. Uzmodināt mūsu mūžīgajā dzīvībā. Viņš ir izredzējis mūs, tāpēc, ka Dieva vārds ir mūsos ienācis un mūs pārveidojis, darījis viņus par saviem pilsoņiem. Mēs varam ticēt, to klausīties, un mums nav jābēg šausmās, ka Dievs ir kaut ko tuvumā, jeb dusmā jāpaliek dusmīgiem, ja vēl kaut kādas lietas, ja? Jeb jādomā, kas tas ir, kas tur rakstīts, kas tā programma. Ir pārējiem, kuriem nav šī žēlstības dota, ja? Mums nav jāapsūdz cits par to. Mēs nezinām, kas iemesls, bet iemesls ir tāds, ka acīmredzot, Dievs ir redzējis to, ka tu vari aiziet.
Tad tu aiziesi, ja vien tu gribēsi. Slavu Jēzum, palīdz kungs mums!